Šodien mums ir 6. nodarbība vēstulē Galatiešiem. Mēs esam nonākuši līdz 5. nodaļai, un iepriekš, pirms mēs sāksim 5. nodaļas izpēti, atzīmēsim pirmo 4 nodaļu pamata momentus, kurus mēs jau izpētījām. Pirmais moments, kuru ir nepieciešams atzīmēt, tas ir tas, ar ko apostolis Pāvils iesāk savu vēstuli Galatiešiem. Un viņš saka, ka mācība, kuru viņš pasniedz Galatiešiem, tā nav saņemta no cilvēkiem, bet gan no paša visaugstā caur Ješua Amašiaha atklāsmi. Un apostolis Pāvils sargā šo atklāsmu un saka, ka ja kāds gribēs kaut ko šeit sagrozīt šajā mācībā, tad šim cilvēkam būs ļoti liels problēmas. Šīs atklāsmes būtība, kuru visaugstais deva apostolim Pāvilam caur Ješua Amašiahu, un kuru apostolis Pāvils grib aiznest līdz galatiešiem, kuri ir jau apjukuši no tiem skolotājiem, kuri ir ienākuši pie viņiem, un kuri saka, ka ja jūs neapgraizīsieties pēc mūsu bauslības, tad jūs nevarat tik glābti. Tad šī būtība ir tanī, kuru apostolis Pāvils grib aiznest līdz galatiešiem, noslēdzas ar to, ka taisnošana cilvēkam atnāk ne caur dzīvnieku upuru pienešanu teltī pēc līdzības par grēku, bet gan caur miršanu priekš sevis, dēļ tā, lai Amašiahs dzīvotu viņā. Šī ir tā galvenā doma visai vēstulei galatiešiem. Un priekš tam, lai izskaidrotu šo procesu, miršanu priekš sevis, dēļ Mašiaha, kurš ir visaugstā vārds. Mateja 16. notajā 16. pantā ir rakstīts, tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Mašiahs, dzīvā Dieva dēls. Tad apostolis Pāvils sniedz 2 sapratnes jēdzienus. Pirmā sapratne, tā ir taisnība caur ticību. Un otrā sapratne, tas ir Kristus krusts, kaut gan pareizi būtu izrunāt Mašiaha soda stabs. Abas šīs sapratnes prasa sīkāku izskaidrošanu, par cik šodien tās ir sagrozītas caur Romas kristietības teoloģiju. Piemēram, kad iet runa par taisnošanu caur ticību, tad daudzi domā, ka runa iet par ticību Ješua Amašiaha izpērkošajam upurim. Tātad notici, ka Jēzus uzņēmis uz sevīm tavus grēkus, un tālāk tu būsi taisns. Bet patiesībā ar šādu ticību Ješua Amašiaha izpērkošajam upurim priekš cilvēka tikai sākās viņa ceļš taisnošanā caur šo ticību. Tieši ticība Ješua Amašiaha izpērkošajam upurim dod iespēju cilvēkam saņemt Mašiaha garu, vai arī nedaudz savādāk atdzimt no Dieva vārda. Un tālāk zem gara vadības arī sākās šis ceļš Mašiaha iepazīšanā, caur miršanu priekš sevis, dēļ tā, lai Mašiahs dzīvotu cilvēkā. Un gala rezultātā visa būtība taisnošanai caur ticību ir Galatiešu 2. nodaļā 20. pantā. Līdz ar Mašiahu esmu krustā sists, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Citiem vārdiem, taisnība caur ticību cilvēkam atnāk no Amašiaha taisnības, kas dzīvo šajā cilvēkā, kur šī taisnība ienāk cilvēkā no Amašiaha iepazīšanas mēra, kas arī ir visu augstā dzīvais vārds. Tāpat arī nāktos izskaidrot sapratni par Kristus krustu, par cik šodien daudz domā, ka runa iet par to krustu, pie kura tika piesists Ješua. Es tā it kā speciāli izmantoju šos termiņus, kuri tiek izmantoti Romas kristietībā, tāpēc, ka mana sirds vēlme ir, lai cilvēki, kuri tur atrodas, sadzirdētu šo mācību, lai tas viņiem kļūtu skaidrs un labi saprotams. Tāpēc tas, lai jūs nemulsina. Tad lūk, zem jēdziena Kristus krusts daudzi domā, ka runa iet par to krustu, pie kura tika piesists Ješua. Bet, ja paskatāmies paši Ješua Amašiaha mācību, tad var ieraudzīt, ka viņš runā par šo krustu jau 3 gadus iepriekš līdz tam, kad viņš tika piesists pie krusta.
Un, kad Ješua runā par krustu, tad no konteksta ir skaidrs, ka viņš runāja ne par savu krustā sišanu, bet gan par cilvēka dvēseles glābšanas ceļu. Paskatīsimies, ko pats Ješua saka par krustu. Mateja 10. nodaļa no 38. līdz 39. pantam. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Latviski dvēseles vietā ir ielikts vārds dzīvība. No grieķu valodas latviski pareizi ir jābūt vārdam dvēsele. Tātad, redziet, dvēsele paliek, bet viņa jau vairs nav sava, bet viņā dzīvo Mašiahs. Citiem vārdiem jēdziens krusts jūdu ticībā eksistēja vēl līdz tam, kad tika piesists Ješua. Jūdu gudrie šī krusta būtību izskaidro caur Ābrahama dēla Ichāka līdzību, kurš ar žagaru saini kāpj augšā pa Morija kalnu, kur viņam vēlāk būs jākļūst par dedzināšanas upuri. Tātad, tas viss runā par to, ka tas ir ceļš, lai sevi izmainītu. Es pat teiktu tā, ka tas ir jau sen zināms jūdu ticībā, un bez tā vispār nav iespējams nekur virzīties. Ja runā par cilvēku augšanas garīgumu, nav iespējams nekāds garīgās izaugsmes process. Tad, kamī ir šī lietas būtība Kristus krustā? No Ješua vārdiem ir skaidrs, ka runa iet par cilvēka dvēseles pazaudēšanu dēļ Mašiaha, un runa šeit neiet par to, ka ir savu dvēseli jānonāvē. Nedod Dievs, protams, lai viss augstais ir mums žēlīgs, bet gan runa iet par cilvēka dvēseles domu atjaunošanos visaugstā dēla domāšanas līdzībā. Tātad visu augstā vārda līdzībā. Sālamana gudrībās 23. nodaļā 7. pantā, jo viņš ir savos dvēseles dziļumos līdzīgs māņu parādībai. Viņš saka, ēd un dzer, bet viņa sirds tomēr nav ar tevi. Nav noturīgs savās dvēseles domās. Tātad priekš tam, lai izmainītu savas dvēseles domas, pat precīzāk, lai cilvēks izmainītos, viņam ir nepieciešams izmainīt savas dvēseles domas. Bet savas dvēseles domas ir diezgan pagrūti izmainīt, pat cik tā ir ikviena cilvēka dzīves pieredze. Un vienīgais, kurš var izmainīt šīs domas, tas ir visaugstā dēls, šī patiesība, kura ir mūžīga un nemainīga. Un, kad cilvēks pieņem šo patiesību savā sirdī, atsakoties no savām iegribām domās, tad tā arī notiek šī cilvēka dvēseles līdzināšanās visaugstā dēla līdzībai. Un rodas jautājums, kā to visu izdarīt? Atbildi šeit pat, kur Ješua saka Mateja 10. nodaļā 38. pantā. Un, kas savu krustu neuzņems un man nesako, tas manis nav vērts. Ir nepieciešams ņemt savu krustu un sakot Mašiaham. Tātad, kāpēc ir nepieciešams ikvienam ņemt savu krustu? Tāpēc, ka ikvienam ir savas dvēseles vājības, un visu augstais zina ikviena ceļu, pa kuru ir nepieciešams viņu vest, lai palīdzētu atbrīvoties no šīm dvēseles vājībām. Kā tad izskatās šis mans krusts un no kā viņš ir veidots? Šī krusta lietas būtību mums izskaidro apostols Pāvils, kā reiz šajā vēstulē Galatiešiem. Viņš saka, ka mana krusta lietas būtība tie ir likumi, kuri palīdz cilvēkam nomirt priekš sevis, dēļ Mašiaha. Un šo miršanas procesu priekš sevis apostols Pāvils sauc par būt piesistam krustā līdz ar Mašiahu. Galatiešu 2. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Jo es bauslībai esmu nomirs, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Mašiahu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Tātad pats jēdziens, līdz ar Mašiahu esmu krustā sists, tas nozīmē, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs.
Tātad dot vietu savā dvēselē domām tādām, kādas bija pašam Amašiaham, tātad visaugstā vārdam. Bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Tātad šeit apostols Pāvils grib teikt, ka nevienmēr viss norit ļoti gludi. Mēdz būt kritieni, kad cilvēks sagrēko, bet ticība tam, ka visaugstā dēls un pie tam pats visaugstais mīl tevi un dēļ tevis viņš atdevis savu dēlu, tā tev dod spēku piecelties un iet pa šo pārvērtības ceļu. Un, kad mēs lasām apostuļa Pāvila vārdus, bauslībai esmu nomiris, tad rodas jautājums, par kādu bauslību runā apostulis Pāvils, jo dotajā tekstā runa iet par Toru, par visu augstā mācību, par baušļiem, par pavēlēm, par likumiem, Edot, Hukat un Mišpatim. Šo visu visaugstais deva savai tautai, lai tajos mācītos. Un vēl. Vēstulē galatiešiem apostols Pāvils runāja par bauslību, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikt, kur svarīgi ir atzīmēt, ka šī bauslība, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikt, tā ir neatņemama sastāvdaļa no pašas Toras un apraksta pašu šo kalpošanu teltī pēc līdzības, ar norādījumiem priekš priesteriem, kā pienest dzīvnieku dedzināšanas upurus, kā pienest dzīvniekus par grēku, kā pienest vainas upuri un tā tālāk. Un apostols Pāvils saka galatiešiem, kuri ir nolēmuši izdarīt ārējās miesas priekšādas apgrēzīšanu, ka galvenā problēma bauslībai, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikt, ir tanī, ka kalpošana teltī pēc līdzības ar dzīvnieku upuru pienešanu tā nevar padarīt dzīvu cilvēka dvēseli. Galatieši 3, no 21. līdz 22. pantam. Bet vai tad bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā ne. Jo, ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvu darīt, tad patiesa taisnība nākt ar bauslību. Bet raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Ješua Amašiahu. Šeit, kur ir rakstīts apsolījums, runa iet par gara dāvināšanu. Tātad, lai dvēsele, kas atdzemdināta no jauna, nostātos uz iekšējās pārveidošanas ceļa, un nevis uz ārējās kalpošanas ceļa, lai no jauna kalpošana tiktu veikta iekšējā cilvēka templī, kurš pēc būtības ir daļa no debesu Jeruzālemes. Tādā veidā kļūst skaidrs, ka tas dzīvnieku upuru pienesums par grēku cilvēka dvēseli padarīt par dzīvu nevar. Bet padarīt par dzīvu, tas nozīmē pārveidoties visaugstā dēla līdzībā, piepildīt savu dvēseli ar visaugstā dēla iekšējo būtības saturu, piepildīt to ar dzīvību. Bet pie tā ir svarīgi atzīmēt, ka šī bauslība, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikt, skaidri norāda cilvēkam uz viņa dvēseles vājībām, kuras ir nepieciešams izlabot, kā arī uz to, ka caur bauslību atpazīstam, kas ir grēks, un apostols Pāvils par to runā, Romiešu 3. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Šeit runa iet par tiem, kuri iegājuši derībā, šajā derībā no Sinija kalna. Tā visiem aizdarīta mute, visa pasaule vainīga Dieva priekšā, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Kad apostols Pāvils runā par bauslības darbiem, tad daudzi atkal domā, ka runa iet par baušļu pildīšanu, kurus deva visaugstais Torā, kas patiesībā ir maldīgs uzskats. Kad apostols Pāvils runā par bauslības darbiem, tad viņš nerunā par Toru, viņš nerunā par cilvēka paklausību visaugstā baušļiem. Kad apostols Pāvils runā par bauslības darbiem, viņš runā par dzīvnieku upuru pienešanu par grēku, kurus ir nepieciešams pienest teltī pēc līdzības, kas sagrēkojas caur priesteru kalpošanu. Lūk, šie arī ir tie bauslības darbi.
Un šie bauslības darbi arī nevar padarīt dzīvu cilvēka dvēseli. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēka dvēselē nenotiek viņa dvēseles doma atjaunināšanās, kuras pēc būtības ir šīs saknes grēkam. Tādā veidā mēs nonākam pie svarīgas atklāsmes. Ja caur bauslību tiek atpazīts grēks, tad tas nozīmē to, ka pateicoties šai bauslībai, cilvēks sāk saprast, ko ir nepieciešams izlabot viņa dvēselē. Ja cilvēks ir gatavs to darīt, tad šī bauslība priekš viņa kļūst par šo Kristus krustu. Tātad līdz ar Mašiahu viņam ir jābūt piesistam pie krusta. Vai nedaudz savādāk, ir jābūt piesistai šai cilvēka dvēseles vājībai, dēļ tā, lai dotu sevī vietu visaugstā baušļiem. Tāpēc, ka grēks ir tad, kad cilvēks pārkāpj šo bausli. Bet, kad cilvēks sevī dod šo vietu visaugstā vārdam, šim bauslim, tad jau tiek novāktas šīs saknes pašam kokam, kurš pirms tam bija nesis šos grēka augļus. Apostols Pāvils, kurš bija ļoti zinošs Torā, viņš, kā gudrs skolotājs, soli pa solim izskaidroja galatiešiem, tanī skaitā arī mums šodien, Ješua Amašiaha skolniekiem, pie tam vēl kā ticīgiem no pagāniem, tā arī jūdiem, kas noticēja Ješuam Amašiaham. Kāpēc tā, ka viņi saņēma garu un nostājās uz Ābrahāma ceļa, viņu vēlmes atgriezties pie kalpošanas teltī pēc līdzības, ka tas atņem viņiem iespēju pārveidot savu dvēseli visaugstā dēla līdzībā. Un šo savu argumentāciju viņš secībā izklāsta uz to piemēru, kas notika ar Izraēla dēliem pie iziešanas no Ēģiptes, kad viņi iesāka garā, tātad iesākuši iet pa Ābrahāma ceļu, kāpjot sev virsū, ejot pie visaugstā vaiga, pie Horeba kalna. Gala rezultātā nobeidza pie Sineja kalna ar derību, kas dzemdina kalpībā. Un par to mēs runājam 5. nodarbībā, kad izpētījām 4. nodaļu vēstulē galatiešiem. Un lietas būtība šai kalpošanai ir tanī, ka tie, kuri iegāja šajā derībā no Sineja kalna, no gada uz gadu pienes vienus un tos pašus upurus, bet viņu dvēselēs nekas nemainās. Ebreju 10. nodaļa no 1. līdz 4. pantam, jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna. Ne pats lietu veids, nekad nevar ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas, jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc, ka upurētāji reiz šķīsti neapzinātos vairs nekādus grēkus, bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Priekš tam ir nepieciešams iznīcināt šos grēkus, ir nepieciešams iznīcināt šo koku, kas nes šos grēka augļus, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Tātad tie to izdarīt nevar, tāpēc, ka tas viss ir ārēji, bet, kā redzam, priekš tam ir nepieciešams cilvēka iekšējais darbs viņa dvēselē. Un tā, vēstules ebrejiem autors mums saka, ka vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus, tā, lai cilvēks tos vairāk nedarītu, un tāpēc no gada uz gadu ir vieni un tie paši upuri par vieniem un tiem pašiem grēkiem. Bet Kristus krusts, tātad, ja šo Mašiaha soda stabs, var to izdarīt. Un tā ir tā galvenā doma, kuru apostols Pāvils grib pienest nesaprātīgajiem galatiešiem. Pēc šāda īsa ievada mēs arī pārējām pie vēstules galatiešiem 5. nodaļas. 5. nodaļa. 1. pants. Svabadībai Mašiahs mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Tā nekalpības jūgā, kas bija no Sineja kalna. Tas jau mums ir saprotams. Kāda ir lietas būtība šai kalpībai? Lietas būtība šai kalpībai ir tanī, ka cilvēks katru gadu pienes upurus par vieniem un tiem pašiem grēkiem, un nekādu brīvību no šī grēka viņš nesasniedz. Lūk, arī ir šī lietas būtība šai kalpošanai. Bet ko nozīmē svabadībai Mašiahs mūs ir atsvabinājis?
par kādu svabadību iet runa. Ja tā pa lielo, tad runa iet par svabadību no grēka. Šajā svabadībā ir nepieciešams stāvēt. Ješua Mašiahs ar savu nāvi un augšām celšanos iznīcināja varu grēkam cilvēkā, un ik viens, kas pieņem Ješua Mašiahu savā sirdī un kas notic viņa vārdam, tas piedzimst no augšienes un kļūst par apsolījuma bērnu pēc Īckāka. Un kā mēs lasījām 4. nodaļā, ka tie jau pieder debes Jeruzālemē. 4. nodaļā 31. pants. Tātad, brāļi, mēs neesam kalponis, bet svabadās bērni. 4. nodaļa 26. pantā. Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte. Šis ir tas, kas attiecas uz svabadību, pašam jēdzienam svabadība, par kuru apostols Pāvils runāja. Bet priekš tam, lai nostāvētu šajā svabadībā, priekš tam ir nepieciešams ar savu soda stabu sekot Mašiaham, lai caur līdz ar Mašiahas sevis krustā sišanu dotu vietu viņam dzīvot mūsu dvēselēs. Tātad, mums ir nepieciešams saprast, ka, kad iet runa svabadībai, Mašiahs mūs ir atsvabinājis, tad runa šeit iet ne par bauslības pārkāpšanu un ne par Toras noliekšanu, kuru it kā Jēzus ir atcēlis, bet runa iet par ikdienas saspringtu garīgu darbu, kad mums ir nepieciešams pagremdēties rakstos un sevī un atjaunot savas domas, savas dvēseles domas, visu augstā vārda līdzībā. Būt kopā krustā, sistam ar Mašiahu, pie tā paliekot uzticamam šim vārdam, ejot cauri kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Galatiešu vēstulē 5. nodaļā no 2. līdz 5. pantam rakstīts: redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Mašiahs jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība. Jūs esat šķirti no Mašiaha, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību. Šodien Romas draudzes, balstoties uz šo apostoļa Pāvila tekstu, māca cilvēkiem to, ka cilvēki, kuri cenšas dzīvot pēc visaugstā baušļiem, kurus viņš ir devis savā Torā, tie paliek bez Kristus un atkrīt no žēlastības. Lūk, tieši šāds apgalvojums arī ir vislielākie maldi. Domāju, ka jūs visi esat lasījuši apostoļu darbus. Tas mums ir vajadzīgs priekš tam, lai saprastu, par ko Pāvils runā galatiešiem, kāpēc viņiem nav vajadzīga apgraizīšana. Apostoļu darbi 21. nodaļa no 27. līdz 29. pantam. Bet, kad 7 dienas gandrīz jau bija galā, Āzijas jūdi, redzēdam viņu templī, sakūdīja visus ļaudis un sagrāba viņu saugdam: Izraēlieši, nāciet palīgā, šis ir tas cilvēks, kas visur visus māca pret tautu, bauslību un pret šo vietu, un turklāt viņš ievedis grieķus templī un sagānīs šo svēto vietu. Tātad, ja neapgraizīts pagāns ieiet templī, tad viņš apgāna svēto vietu, jo viņi iepriekš bija redzējuši efezieti Trofimu kopā ar viņu pilsētā un domāja, ka Pāvils to ievedis templī. Kāpēc tad apostolis Pāvils bija pret ārējās miesas priekšādas apgraizīšanu priekš ticīgiem no pagāniem? Liekas, ka prozelītu ceļš Jūdejā jau bija zināms no Ābrahāma laikiem, un tanī nav nekā pretlikumīga. Tad, kāpēc apostolis Pāvils ir tik kategoriski pret, lai pagāni apgraizītos? Visa lieta ir tanī, ka no tā brīža, kad Ješua Mašiahs atnāca šajā pasaulē un ar savu nāvi un augšām celšanos sagrāvu varu cilvēka grēcīgai miesai, tad priekš cilvēka atklājās iekšējais veidošanas ceļš. Ceļš, kur cilvēks savā dvēselē veido mājokli visaugstajam, un šis ceļš ir sevis krustā sišana kopā ar Mašiahu, lai Mašiahs dzīvotu cilvēka dvēselē. Un lai cilvēks varētu iet pa šo ceļu,
Visaugstais ir paredzējis priekš cilvēku šo pilnīgu upuri par grēku, un ik viens, kas pieņem šo upuri, jau nav vairs nepieciešams pienest templī dzīvnieku upurim par savu grēku. Bet, ja tagad pagāns, kuram ir šis pilnīgais upuris, dara sev šo ārējās miesas priekšādas apgraizīšanu, tad viņam vienkārši ir pienākums, kā visiem jūdiem, Jēkaba pēcnācējiem, pienest dzīvnieku upurim. Un tieši par šo runā apostols Pāvils, sakot, ka ik viens cilvēks, kas apgraizis sev, viņam ir pienākums izpildīt visu bauslību. Tā tad runa neiet par to, ka apostols Pāvils saka to, ka tas, kurš apgraizās, viņam ir nepieciešams izpildīt visu Toru, jo vai tu esi apgraizījies vai neapgraizījies, Tora tā ir mācība par gaismu. Bet Pāvils runā par to, ka, kad cilvēks ir apgraizījies, tad gribi vai negribi, viņam ir pienākums par ikvienu sagrēkošanās gadījumu nākt uz templi un pienest upuri par grēku. Tā tad izpildīt šo visu bauslību, kā viņš saka, vai nedaudz savādāk, viņš šo bauslību tādā veidā izpilda līdz galam. Vēl jau vairāk apostols Pāvils tepat turpina un saka, ka visi, kuri domā attaisnoties visaugstā priekšā ar dzīvnieku upuru pienešanu, paliek bez šī pilnīgā upura, un gala rezultātā pāriet no kalpošanas iekšējā garīgā templī, kas ir daļa no debesu Jeruzālemes, uz ārējo kalpošanu teltī pēc līdzības. Pie tam, zaudējot iespēju garīgai izaugsmei, Ješua Mašijāha auguma pilnībā. Tātad viss apstājās. Tādā veidā gala rezultātā viņi zaudē šo svabadību, kas dota viņiem Mašijāhā, un no jauna pakļaus sevi kalpības jūgam. Un tālāk apostols Pāvils dod apzīmējumu patiesai svabadībai. Galatiešu 5. nodaļa, 6. pants, jo Mašijāhā Ješua nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Citiem vārdiem, galvenā liecība patiesai svabadībai ir nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Galatiešu 2. nodaļa 20. pantā, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašijāhs. Tālāk apostols Pāvils izsaka cerību, ka galatieši izlasot šo vēstuli pēc tam atmetīs no sevis šo maldu mācību un atgriezīsies pie tās mācības, kuru pasludināja viņam apostols Pāvils. Galatiešu 5. nodaļa no 7. līdz 10. pantam. Jūs bijat skaistā gājienā. Kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Šis mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicina. Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsit svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu kas būdams. Un tā, apostols Pāvils runā uz galatiešiem, ka tie, kuri viņus maldina ar maldus mācību, saņems no visaugstā soda, lai būtu kas būdams. Vēl jau vairāk, ka vēl savas vēstules galatiešiem iesākumā Pāvils nodeva anafimai tos skolotājus, kuri bija pievīluši galatiešu un sagrozījuši labo vēsti par Mašijāhu. Tālāk apostols Pāvils saka galatiešiem 5. nodaļā no 11. līdz 12. pantam. Bet, ja es, brāļi, sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Mašijāha krusta piedauzība ir beigusies, kaut jau tie sagraizītos, kas jūs musī. Tātad apostols Pāvils viņiem saka, ka ja viņš sludinātu viņiem ārējās miesas priekšādas apgraizīšanu, tad viņu neviens no jūdiem nevajātu, bet par cik apostols Pāvils sludina iekšējo apgraizīšanu, sirds apgraizīšanu, tad daudzi tam pretojās, bet priekš tam, lai varētu apgraizīt šo sirdi, ir nepieciešams mirt savā dvēselē dēļ Mašijāha, bet, diemžēl, daudzi to nevēlas. Un šis ir tas pats, kas notika pie Horeba kalna, 5. mūzes 5. nodaļā no 24. līdz 27. pantam.
un sacījāt, redzi, Adonai, mūsu visspēcīgais, ir licis mums redzēt savu godību un savu varenību, un mēs esam no uguns viņa balsi dzirdējuši. Šodien mēs esam redzējuši, ka Dievs ar cilvēkiem ir runājis un ka tie tomēr paliek dzīvi. Bet kāpēc mums tieši tagad būtu jāmirst? Šī lielā uguns mūs aprīs, ja mēs Adonai savu visspēcīgā balsi vēl turpmāk dzirdētu, tad mums ir jāmirst, jo kuri kāds no cilvēka miesām dzimis, kas dzīvā visspēcīgā balss ir dzirdējis no uguns tā runājam, kā mēs, un būtu palicis dzīvs. Bet tu ej tuvāk un uzklausi visu, ko Adonai mūsu visspēcīgais tev sacīs, un tad stāsti mums visu, ko Adonai mūsu visspēcīgais tev sacīs, tad mēs klausīsim un to darīsim. Pēc būtības tāds Izraēla dēlu lēmums, bet kāpēc tieši tagad mums būtu jāmirst, kļuva par iemeslu dēļ tā, kāpēc visu augstais dod bauslību, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikt, kas kļuva tā it kā par vienu no sastāvošajām daļām derībai no Sineja kalna. Tātad atnāca kalpošana teltī pēc līdzības, un ar to arī šī pati kalpība. Tāpēc arī Pāvils saka, ka derība no Sineja kalna, tā ir derība, kas dzemdina kalpībai. Un mēs pārunājam, par kādu kalpību iet runa. Un tā mēs redzam, ka apostuli Pāvilu vajā tieši par to, ka viņš aicina attaisnot sevi ne caur dzīvnieku upuru pienešanu, bet gan caur jauno dvēseles dabu, kura ir atjaunojusies visu augstā dēla līdzībā. Kā redziet, nekas jauns nav, tas jau bija, un apostols Pāvils to saprotot saka. 5. nodaļā Galatiešiem no 12. līdz 14. pantam. Kaut jau tie sagraizītos, kas jūs musina. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Turpretim kalpojiet citam mīlestībā, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī. Kaut kad nesen runājām par pretrunu, kas atrodas šajā bauslī, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Lietas būtība šai pretrunai ir tanī, ka, lai arī kā cilvēks savu tuvāko mīlētu, vienalga viņa mīlestība pret sevi būs pirmajā vietā. Bet priekš tam, lai atsvabinātos no sava egoistiskā es, viņam ir nepieciešams būt piesistam pie soda stāba līdz ar Mašiahu. Tieši priekš tam arī visu augstais mums deva savu Toru. 20. pantā bija Galatiešu 2. nodaļā, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs. Un tad jau es varu pareizi mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu, un mana mīlestība pret savu tuvāko atklājās tieši tanī, ka es viņam palīdzu un atbalstu uz šī ceļa, ejot pie sevis patiesā, lai arī viņa dzīvotu Mašiahs. Kā manī, tāpēc, ka es mīlu sevī ne to veco cilvēku, bet es mīlu Mašiahu, kas dzīvo manī. Galatiešu 5. nodaļa 15. pants. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Šeit ir redzams, kas notiek starp cilvēkiem, kad viņiem pirmajā vietā ir mīlestība pret sevi, pret savu egoistisko es. Tālāk no 16. līdz pantam 5. nodaļā, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet, jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksme ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Tādā veidā, ja mēs ejam pa ceļu, kurā mēs sevi sitam krustā, līdz ar Mašiahu, tad mēs neesam vairs zem bauslības. Mums vairs nevajag pienest dzīvnieku upurus. Par cik? Pirmkārt, mums ir pilnīgais upurs, otrkārt, par cik mēs ejam pa šo ceļu, kurā mēs sevi sitam krustā līdz ar Mašiahu, tad mēs vairs negrēkojam, jo mēs dodam vietu sevī priekš paša Mašiaha. Un tālāk apostols Pāvils
pārskaita visus miesas darbus, kuri parāda uz cilvēku dvēseles vājībām, problēmām, kuras ir nepieciešams sist līdz ar Mašiahu krustā. Galatiešu 5. nodaļa no 19. līdz 21. pantam, bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Lai varētu vadīties no gara, ir nepieciešams savaldīt šos visus miesīgos darbus. Tātad ir nepieciešams šis soda stabs, ar kuru mums ir jāseko līdzi Mašiaham. Un tieši pie šī soda staba mēs sitīsim visas šīs grēka saknes, kas ir šīs dvēseles vājības. Tāpēc, ka paši miesas darbi, tie jau ir augļi, un tie augļi aug uz koka. Bet ja mēs novāksim šīs koka saknes, tad augļu jau vairs nebūs. Liecība tam, ka mēs vadāmies jau pēc gara, būs šie mūsu gara augļi, tātad šī atjaunotā dvēsele. No 22. līdz 24. pantam, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Mašiaham pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Un tā, apostolis Pāvils Galatiešiem saka par to pašu svarīgāko, uz ko viņiem ir jātiec savā ceļā, sekojot Mašiaham. Sekojiet šiem gara augļiem, kas liecina par jauno cilvēka dvēseles dabu. Un kā mēs redzam, priekš tam, lai izaudzinātu šos gara augļus, ir nepieciešams sist pie šī soda staba, krusta, savu miesu ar visām kaislībām un iekārošanām. Tālāk no 25. līdz 26. pantam, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā, nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdām. Citiem vārdiem, apostolis Pāvils saka, ka liecība tam, ka dzīvojam garā, būs mūsu egoistiskā es neeksistēšana ar viņa godkāri, satricinātību un skaudību. Tāpēc ikvienam no mums, ikvienā dzīves mirklī ir jāizsako šis moments, vai mēs vadāmies no gara vai tomēr no miesas. Kā tikko mēs esam sevī sajutuši kādu lepnību, kādu tracinājumu, kaut vai vismazāko, vai arī kaut kādu skaudību pret kādu, varbūt pavisam niecīgu, lūk, tieši šeit ir nepieciešams apstāties un ar to tikt galā, pielabot savu svečturi, lai rīcība atbilstu gara vadībai. Ar šo vēstules Galatiešiem 5. nodaļas izpēti beigsim. Ceru, ka pamata bāzes moments šajā vēstulē mēs priekš sevis varējām izcelt. Un tā jau priekš jums atklājas tieši tā, kā to pasniedza apostolis Galatiešiem. Un tas viss mums ir nepieciešams tieši priekš tam, lai atklātu gaismā šo citu sludināšanu, kuras sagroza šo labo vēsti par Mašiahu, lai tas atklātos priekš cilvēkiem, kas dzīvo šajā pasaulē, lai viņi ieraudzītu šo vienīgo ceļu, kurā tiek pārveidot mūsu dvēseli, caur sevis krustā sišanu līdz ar Mašiahu, jo tikai šis ceļš ved uz nākamo pasauli. Mums paliek vēl viena nodaļa, es ticu, ka ar visaugstā palīdzību tuvākā laikā to izpētīsim. Pateicos visaugstajam par visām viņa atklāsmēm, kuras viņš dod mums. Ješua Amašiaha vārdā. Āmen.